Es neredzu vēl rezultātu, bet es zinu, ka es esmu uz pareizā ceļa. Kā tad īsti es to saprotu un pāris praktiski ieteikumi, ko darīt ikdienā, lai tajā vidusposmā, kas nav vēl uzvara, bet tu jau vairs neesi tajā iepriekšējā krastā, saprast, ka tomēr tas vidusceļš, tas visgrūtākais, ka tu esi uz pareizā un tas ir bijis tavs labākais lēmums. Es esmu ļoti disciplinēta un man ir diezgan viegli noturēties uz ceļa, jo esmu diezgan spītīga un, ja esmu ieņēmis kaut ko galā, es vienmēr eju, kamēr es nedabūnu rezultātu. Un tā pārliecība šausmīgi lielā, tā jau arī ir tā, kas mani bīda uz priekšu, kamdēļ man ir rezultāts. Bet es tāda nebiju vienmēr. Un es tev pateikšu vienu lietu, ko es sapratu tikai vienīgi pēc 8 gadiem, un īstenībā vakar man saslēdzās milzīgs punkts uz lielu treknu I, tajā brīdī, kad es piedzīvoju vienu super nepatīkamu situāciju, kas man apliecināja, ka tas, ko es tev tagad saku, tas tiešām ir mans jaunais atmodas brīdis, tiešām instruments, kas strādā. Ir ļoti viegli, gribētos teikt, pieņemt lēmumus kaut ko jaunu. Kādam viegli, kādam sanāk grūtāk, bet tomēr tajā sākuma posmā, ka tu esi ļoti entuziasms, ka tev ir jā, sports, super, grāmatu lasīt, jauna darba vieta, nejūt laika izjūtu, jauns biznes, un mēs visi tā kā zinām, kur mēs aiziesim, ja mēs to darīsim regulāri un mēs to piekopsim. Bet kas notiek tajā vidusceļā? Vidusceļā ir tie lūzuma šaubu momenti, kad tu nebija domājis, ka būs tik grūti, ka nebūs tik smagi, un tu tomēr kuņājies, un ir viens huks moments, kurā tu sāc apšaubīt to, vai tu vispār esi pieņēmis pareizo lēmumu. Un es tev varu garantēt, ka tev tāds periods noteikti būs. Un ko es daru tajos mirkļos? Man atnāca reāla atklāsme par to, kad tajā brīdī, kad tev ir šis lūzuma moments un tu nesaproti, vai tas tiešām bija labs lēmums, pamēģini noņemt šo darbošanos nost. Viss ir ļoti vienkārši, un tu ļoti ātri sapratīsi. Man bija izcils piemērs, kad es braucu uz Ķīnu, kad es it kā biju jau kā 8 mēnešus regulāri celsies agri no rīta, regulāri taisījis presīti, regulāri es domāju, ko es ēdu, un vienmēr es sevi disciplinēju tajām jaunajām apņemšanās lietām. Un, zini, aizbraucot uz Ķīnu, man pietika reāli 2 nedēļas, kad man tas bija tā kā noņemts nost, ja tā mana ikdienas rutīna bija vispār apgāzt kājām gaisā, un es sapratu, ka īstenībā tu tik ļoti redzi to rezultātu, ko tu esi iepriekš sastrādājis, un kas notiek ar tavu ķermeni, ar taviem ieradumiem un ar tavu reālu prātu sieviešu, ka tev to vienkārši atņem nost. Mēs varam pielīdzināt arī to momentu, mēs varam dusmoties uz saviem bērniem, mēs varam reizēm būt izvests no pacietības un reizēm mums var tracināt visu, ko dara mazais, bet tu paņem šo mazo nost uz veselu dienu, esot darba dienā, un atgriežoties mājās, tu būsi tik ārkārtīgi pēc viņas elgojusies, un katra viņa šmuca tev radīs nenormāli lielu prieku, un tu sapratīsi īstenībā, ka tas mazais, kas tev ir dots, tā ir ārkārtīgi liela svētība, un tu skatīsies uz to pilnīgi ar citām acīm. Jā, šis ir tas moments, kurā ir jājūt balans. Un ir jāmāk arī sev atbildēt pēc smagas dienas vai pēc nostrādātām stundām, kas tev radīja īsti kaifu. Un tagad es minēšu uzreiz piemēru, kas man notikās vakar. Es ceļos jau 5 no rīta un sevi disciplinēju, tā man bija šī gada, iepriekšējā gada apņemšanās. Un es teikšu godīgi, man tas nenāca viegli. Es kaut kā biju sajūtus sirdī, ka tas ir mans nākamais next step. Es nemāku tev paskaidrot, man īsti arī nebija neviens, kas man tā baigi iedvesmoja šādu rīcību. Es vienkārši biju redzējis daudz citus uzņēmējus, kuri tiešām pieņem šo lēmumu, celties no rītiem. Es nekad īsti nesaprotu jēgu no tā. Man likās, es tā jau daudz strādāju, kur nu vēl 5 no rīta celties. Un es teikšu godīgi, ka šo challengeoju kādu pusgadu. No sākuma es tikai teicu, kad es ceļos 5 no rīta, un katru rītu kaut kas notikās, kamdēļ es nevarēju piecelties. Vienkārši. Man bija pat problēmas ar to, ka modinātāji, kuru es visu savu dzīvi dzirdu, pēkšņi es viņu nedzirdēju. Un es nevarēju saprast, kas notiek ar manu psihi vai ar manu reālu cilvēcību, kā var nedzirdēt, ka tev gaudo pie auss, ja man nav ļoti cieši miegs. Un šis man lika ļoti aizdomāties, kas man ir jāmaina manā dzīvē. Un, zini, es cīnījos ar sevi pusgadu, pielietodam daudz dažādas metodas, lai tiešām no rīta pamostos, un tā mana atslēgas formula bija tajā, ka vienkārši man jāiet ātrāk gulēt. Tā kā, un viss. Tu vari sev, es nezinu, dzinzināt mērkaķīšu pie ausīm, tu vari kaut vai skriet uz lidostu no rīta, jo tajos rītos mēs visātrāk pamostamies. Tu vari daudz dažādas instrumentus pielietot, bet ja tu nebūsi nogulējis konkrētas stundas, cik tev ir jānoguļ, tad tam visam nav jēga. Vienkārši ej ātrāk gulēt.
Un tā bija mana formula, kamdēļ es tā cēlos, un vienu rītu es sāku sev uzdot jautājumu, Elīna, par kam tu tik agri celies? Nu, taču ir ok arī 6 no rīta. Nu, taču tu visu vari paspēt arī, ja tie būs 6:30 no rīta. Kāpēc tev ir tā kā jāzog no miega tā stunda, lai pavadītu vienu laiku? Un es sapratu, ka tajā brīdī, ka man tas rīts ir ļoti izstiepts un ka man tiešām nekur nav jāskrien un kad es varu jebko darīt savās rīta stundās, es sapratu, ka es kļūstu ārkārtīgi laimīga tajos mirkļos. Kad nevis tu pamosties un tu zini, ka pēc 20 minūtēm pamodīsies visa māja, bet kad tu zini, ka šis laiks tu vari vingrot, tu vari uz galvas stāvēt, tu vari krāsoties, tu vari stundu stāvēt pie skapja, domāt, ko tu vilks, tu vari iet ārā pastaigā, vienkārši tas laiks ir priekš tevis. Un kā tev liekas procentuāli, lai tu būtu jaudīga, svētība savā darba vietā, jaudīga uzņēmēja, labākais kolēģis, cik daudz laiks tev ir jāvelta sev, lai tā, kad tu ienāc pa darba durvīm, no tevis smaržo, nevis smird. Un man agrāk likās, ka tie ir, 50 pret 50, droši vien tā loģiski domājot. Bet īstenībā ne. 70% tev ir jāvelta sev, lai tos 30%, ko tu dod, viņi būtu ārkārtīgi jaudīgi. Jo, ja tavs kausiņš nav pilns, ko tieši tu ielies tajā kolēģi kausiņā? Bet es kādreiz domāju par to, ka tiešām no tā, kādu tu izstaro prieku, laimi, piepildījumu, ir atkarīgs tas, kāda veidosies darba vide. Vai tev kādreiz ir bijis kāds kolēģis vai darba devējs, kurš ienāk pa durvīm un reāli smird? Nu, reāli smird. Gribās pateikt, negribi aiziet restartēties bišķītiņu un tad atnākt uz darbu. Davai? Šodien paņem off. Vienkārši labāk, ka tev nestrādāt. Un man tā ir bijis entākās reizes. Un ziniet, nevis no tā, ka kāds tā atnāk, bet kad es tā atnāku. Un es pat esmu jutusi, kad es ienākot šādi pa darba telpām, meitenēm it kā bija ļoti labs noskaņojums, bet es, kad ienāku, nav labi. Un es agrāk vainoju sevi, ka vienkārši tāda diena ir. Un es piekopu šo rītu, kad man tiešām tas rīts ir ārkārtīgi izstiepts, un es sāku redzēt, kā mana darba vide reāli uzlabojās, kā mana darba tā patīkamā jauda ir patīkamāka, kad arī meitenes pilnīgi citādāk mani sāka uztvert, un vispār tā atmosfēra darbā tā nebija nedēļa, tie tiešām tagad runāja par mēnešiem, ka tiešām daudzas lietas sāka uzlaboties. Kamdēļ? Pēc, kad Elīna nāk resursā. Kamdēļ? Jo Elīna ceļās ātrāk. Kamdēļ? Jo viņai nav stunda no rīta sev, bet viņai ir nedaudz vairāk. Un kāpēc es tev saku, ka es pie tā strādāju 8 mēnešus? Tāpēc, kad es vienmēr teicu, ka man nav laiks sev, man nav laiks iet solāriju, man nav laiks iet veiklā nopirkt pārtiku, man ir labākajā gadījumā 15 minūtes uztaisīt make-upu, labākajā gadījumā, un esmu izšausies ārā no mājas. Kāda biju, tāda biju. Un vai tiešām tu gribi, lai vot tāda, kādu tu izlied no gultas, lai tevi tādu arī mīl? Nu, kāda esmu, pieņemiet mani. Ar šādu funktieri, tici man, tu tālu neaizbrauks. Tici man, pienāks brīdis, kad tu sapratīsi, ka vai nu tu parūpēsies par sevi, un tā tev būs izaugsme, vai nu šīs izaugsmes nebūs. Un sākot pielietot šo metodi, es tā kā domāju, kas tur tāds ir, ka tu no rīta celies un viss super, it kā tu piepildies tajā pašā brīdī. Es piedzīvoju šādu pieredzi, kad es biju pierakstījusies uz procedūru, kas bija 7 no rīta, un man likās, tas ir ļoti labs laiks tieši pirms darba. Un ziniet, ko tas vienkārši nozīmē, ka no rīta man nebija laika sev, es pamodos pietiekami agri, bet tas bija arī tā super ātri sataisīties un izšauties, lai nenokavētu. Un bija viena lieta, ko es piedzīvoju. Es atnākot uz darbu, jūtu, ka es neesmu iekšēji sevi sakārtojusi. Un es iešāvos pa durvīm, un davai meitenes aiziet sākumu strādāt, kāds plāns, bla, bla, bla. Un jau pulkstens aptuveni pēc 3 stundām man pienāk kolēģi un pajautāja jautājumu. Elīna, tev šodien bija laiks sev? Un, lai tu saprastu, man tā iedzēla, jo es jau biju pieradusi, kad es dzīvoju citādāk, un tiešām tā mana klātbūtne darbā, viņa raisa to patīkamo smaržu. Un, zini, es viņai pateicu, to var tiešām tā just. Viņa saka, jā. Jo viņa zināja, jo viņa iedvesmojās no manis un arī sāk laiku pavadīt vairāk pirms darba, celties agrāk, aiziet sporta zālī, aiziet izteigāties, jebko, ka tu esi, kā saka, piepildīts, laimīgs, tu esi palsījis sinepi graudiņu no rīta, tu esi pateicies Dievam, tev ir bijis, sāc kaut vai ar 10 minūtēm. Sāc vismaz ar 10 minūtēm. Es tev neprasu 4 stundas, es tev prasu 10 minūtes priekš sevis, bet tādas, ka tiešām tu esi klātsošs tajā mirklī, tu tiešām izlasi un tu pārdomā to, un tu pasakies Dievam par to, kas tev ir. Un tu lūdz Dievam palīdzību un gudrību izdzīvot šo dienu, nevis izdzīvot, bet iziet viņu uzvarā, lai tiešām tu būtu patīkami citiem.
tad arī tev vide apkārt mainīsies. Es tev to varu garantēt, un tu kļūsi daudzreiz auglīgāka, un tu kļūsi daudzreiz piepildītāka, un tiešām cilvēki darbā gribēs būt tev līdzās. Un gribēs tev palīdzēt, un gribēs iesaistīties katrā tavā darba ierosinājumā, kam dēļ, ja tu būsi tik resursa pilns, ka vienkārši cilvēki kā magnēti gribēs būt tieši tev līdzi. Un, zini, es viņai pateicu, ja to tā var just, es tev varu pateikt, man no rīta bija procedūra. Bet, zini, es nevainoju šo procedūru, es vainoju sevi. Es vainoju sevi par to, ka es atļāvos šo procedūru ieplānot tajā laikā, kad tas ir laiks man. Vai es varēju izdomāt citu laiku? Varēju. Un tajā brīdī es pateicos Dievam par to, ka man bija šāda mācība, kad it kā tu vienmēr esi centies darījis un tev kaut ko ir maksājis, piedzīvot šo vienu dienu, kad tu sajūti, ak, Dievs, šis labais ieradums, ko es biju piekopusi, tagad nes labus augļus, un ir forši atkal iekāpt tajās vecajās biksēs un paskatīties, ak, Dievs, tik tiešām tam manam ieradumam ir tik liels spēks un tik labas sekas, un tas man deva tik lielu motivāciju šorīt aiziet ātrāk gulēt. Jā, pamosties 5 no rīta, labi, es neaizgāju ātri gulēt, bet es pamodos, jo es zināju, ka es gribu šo izstiept to garo rītu priekš sevis. Un es piepūlēšos vēl vairāk, lai tādas dienas, kādas man bija vakar, man vairs nekad nebūtu. Un es būšu tik ļoti iekrampējusies tajā savā disciplīnā, lai tik tiešām man izdotos. Un to es arī novēlu tev. Vienmēr uzdod sev jautājumu, kāda bija tava darba diena, cik laba vai slikta tev bija pēcgarša, ko tu vari darīt labāk, un cīnies par to, kas ir tavā sirdī. Un ja tu esi sagurusi darīt vienu un to pašu, paņem to malā. Un tu redzēsi, ja tu pēc tā sailgosies super īsā laika posmā, tu sapratīsi, ka tas ir priekš tevis, ka tas ir par tevi, ka tev tas ir jāturpina darīt. Un tu redzēsi tos augļus. Šis bija tik spēcīgi, un man tas vēl lielāku drosmi iedeva tagad arī doties uz sporta zāli, pavadīt laiku pastaigā un noteikti atgriezties ar pilnu jaudu darbā. Un, zini, tev nav jābūt super garām darba stundām. Šajā īsajā periodā es ticu, ka tu vari būt tik jaudīga un tik spēcīga, jo tu būsi piepildīta. Tavs kauss būs pilns, un tu atnāksi un tu nobliezīs tā, ka visi būs šokā. Un tu vēl dabūsi prēmiju pēc tam pie savas darba algas. Jā, labāk mazumiņš, bet sulīgs nekā izmuļāts garš un tāds ņāh. Paņem to piekopu, man tas reāli strādā, un tas ir man kā apliecinājums par to, ka es esmu uz pareizā ceļa. Es tiešām zinu, ka visi mani ieņemtie galvā disciplīnas momenti, ko es gribu ieviest, viņi tiešām ir manā sirdī ielikti no Dieva, un es neatkāpšos un es turpināšu to darīt, jo es redzu reāls augļus.